Pavisam mēs šodien redzējām arī Aleksandu Cālova, demonstrēto Pits M12. Jūs cita varat satikt arī šeit leģendāru personību. Latvijā demonstrētais Pits M12 Monster ir īpaši doma, ka tik cilvēks ar Все, поїхав. А все, він хоче. Ох ти! Ні, він гарно вистрілив, бачив? Звичайно, ровно. Звичайно, якщо не старається робота, то є на технології. Це старенькі. Все. Я їм зроблю показуху. Знімаєш, бо? Зараз будуть падати. Ото саме мені більше подобається, коли падають. That's Jürgen Sperry. That's what he does. That's how he lives. That's what he is. Paliek grūti, tad paskatīties to bildi. Un atbildies sev uz jautājumu, ko Jurģis manā vietā darītu. Tāds jūtams pārsvars mēģinot sameklēt, kur viņš tur vispār augšā ir. Vai tu vari augstāk? Protams, ka es varu augstāk. Пішов, о! Спіралька. Спіралька, дивись. Та ну нафіг. Так, висоту набрав, це спіралька. 36 apgrieziens pēc kārtas. 36. Та як тут так робити? Jūs esat mēģinājuši kādreiz griezties tejā. Skilti, pēc kura apgrieziena viss sagriež. Protams, jūs nesat devuši. Ladies and gentlemen, Jurgis Kainis, this is what life looks like. And making sure that we have fun too.
parādi. Cik šāds tās līdeparāds? Precīzi nezinu, man ir vismaz 30 gadi. Sanāk, ka katru nedēļu rokām jāpārnās sapratu. Vai 25 gadus Vai ir kaut kas tāds, ko tur strādāt, tu neizskāt? Es mēģināju kaut tādu. Nē, es kāds 4 vai 5 iztaisīs tādā sapratu, ka ok. Es teiktu, ka pēc 4-5 arī kāds īpašs trenērs un izskāt, ka saka, kādā brīdī būs gan. 15 gadā. Bet mēs esam vienkārši karājamies gaisā. Ні, то ти, ну, если ему, блядь, дать нормальный самолет, ну, кукурузник этот. Tajā brīdī, kad jūs vienmēr redzat, jūs karājamies gaisā, ir jādara tāda kā Так получается, что видишь, ты же крайне маленька петля, моя мертва. Маленька мертва петля, моя. Юли более там как это, блядь, темно. Tuvākā sajūta, ko viens cilvēks, kurš šajā te akrobātiskajā izdarībās līdmašīnā, ja jums ir iespēja, varat izvēlēt kaut ko tiksimās Все, не, сейчас разочек. Давай. Лёха, ты понял? Kādā pirāžā, ir tas spiediena sajūta. Šķiet, ka jokiem nav nekādas spiediena sajūtas. Vienīgā spiediena sajūta, kas jokiem ir, kā viņš pats saka, galvenais, lai lidojuma laikā nesavajagās uz labierīcībām pārējais viņu neuztraucot. А той другий пропав, десь запевнений. Вільнюс. Palūkojamies. Viņš vienkārši pastaigājas pāri skrejceļam. Pamājam! А, боку, Sagaida moto avio šova laikā. Jā, tas ir viens no elementiem, kādā mēs redzēsim lidojam arī Igoris Labanovs, un paskatīsimies, kā viņam izdosies sadarboties. Jā, jo mums nākamais priekšnesums ir tieši tāds. Mēs palūkosimies, kā moto avio šovs izskatās tieši jūsu apskatā. Ну вот он улетает где-то минут 15. Один. Это что, у него топливо на 15 минут хватает? Якщо там холосту летіти, то йому дуже довго. Ну да, это он выделывается, типа, Якщо він петлі робить, то багато попав. типа жрет нормально. Не так, как верховина. Ну, бачу, він на педальку жме тоді, коли якісь щось виконує. Да, он садится. Now we are having Yuri Skates Все, and receiving a round of